Sveicināti, draugi! Mums ir Twitter intervija ar Maiju, modes un stilu žurnālisti, es pareizi saku, jā? Protams. Labi, un Twitterī šeit cilvēki tev ir uzdevuši jautājumus, bet pirms es lasu Twitter uzdotos jautājumus, pirmais jautājums vienmēr no manis. Kas priekš tevi ir Maija Silava? Tā ir mana personība, tā esmu es. Esmu savu vecāku meitu, un tas ir pats svarīgākais. Viss pārējais ir pakārtots. Ok, labi, un tad daži jautājumi. Mums šeit jautā, kā tu vērtē to, kad Rīgas mērs Nils Ušakovs savas karjeras sākumā Rīgas mēra amatā būdams nēsāja pēļu kaklarotu? Pirmkārt, sveicināti, dārgie skatītāji, lasītāji, klausītāji, visi un twitterotāji. Jo, protams, arī twitterotāji ir gan lasītāji, gan skatītāji un viss pārējais. Mēs lasām presi, mēs skatāmies televizoru, mēs tvītojam. Un mums ir dažādas viedoklis, bet man liekas, ka mēs pārāk iedziļamies un mēs pārāk arī lienam tur, kur mums nevajag. Patiesībā, kad izskanēja šāda kritika par Nilu Ušakovu, manī tas izraisīja tādu pozitīvu smaidu, jo katram cilvēkam ir tiesības darīt, ko viņš grib, ja tas atbilst kaut kādas tās sociālās normas robežām. Un es uzskatu, ka Nils Ušakovs ir tas cilvēks, kurš zina savu mēru un zina, kur var un kur nevar. Un tāpēc, jā, ja viņam gribējās, ja viņš vēlējās uzvilkt pērļu virteni, kuru iespējams viņam bija asociēta ar kaut kādu tradīciju vai rituālu, kādēļ gan ne. Un mēs savukārt esam pārāk konservatīvi, mēs esam pārāk pakļauti stereotipiem, un to es arī attiecinu uz sevi, ar ko es, protams, arī ikdienā cīnos. Es saprotu, ka katrs no mums ir atšķirīgs un savādāks, un mēs nedrīkstam visus uzlikt uz vienu līnijā un saprast tā, tikai tā ir norma. Nē, malcis Nils Ušakovs, 10 punkti viņam. No cik? No 10, protams, no 10. Es atceros arī Sarkozī, starp citu, viņš staigāja uz, piemēram, augstu papēdenēm, vīriešu kurpēm ar augstiem papēžiem un arī dabūja kritiku. Es nezinu par Sarkozī, man labāk patīk Nils Ušakovs. Labi. Cits jautājums, bet arī par politiķiem ir, kā vispār Maija vērtē latviešu politiķu ģērbšanos stilu? Es uzskatu, ka politiķiem vajadzētu būt atturīgākiem, bet ne tikai ģērbšanās ziņā, bet arī manieru ziņā. Iespējams, es sagaidītu kaut kādu vairāk rafinētu uzvedību, kaut kādu zolīdumu un īpaši galantas manieres arī ikdienā. Jo politiķis tas ir cilvēks, kurš, protams, arī pārstāv savu valsti un parāda tās labākās īpašības. Principā tā tam būtu jābūt. Un tādēļ arī gribētos, lai politiķi mazliet vairāk pievērstu uzmanību tam veidam, kā viņi sevi pasniedz gan sabiedrībā, gan arī politiskajā arēnā. Bet kopumā, zinot, cik sarežģīta situācija ir Latvijā, man ir prieks, ka cilvēki turpina censties un turpina ievērot gan dreskodus dažādos pasākumos, gan arī runājot par politiķiem. Protams, ir liels prieks, ka viņi tomēr saglabā šo savu stilu, klasisko stilu, kas ir nepārspējams. Starp citu, nekas nepiestāv vīriešiem tik labi kā klasiskais stils. Paldies, tas bija uz manīm tā kā, jā. Protams, 10 punkti arī tavam ģērbšanās stilam. Tu esi vienmēr eleganti, klasiski, ekstravagants. Šī kombinācija vienmēr ir perfekta, jo tu esi radošs cilvēks, un tas tev piestāv ideāli. Labi, kad man nevar redzēt tas nosarku šobrīd. Es redzu, kāds sarks ir, tādēļ, dārgie klausītāji, dārgie skatītāji, es redzu šo burvīgo sārtumu vaigos, un esmu priecīga, ka vismaz kādā vīrietī, īpašā vīrietī, es spēju izraisīt šādas emocijas. Un pēdējais jautājums, ko tev cilvēki jautā. Kas mūs sagaida modē šogad Latvijā? Tiešām tas ir pēdējais jautājums, vēl bija daudz jautājumi, bet šis, manuprāt, ir tāds, ko nevar neatbildēt, jo īstenībā ļoti daudz droši vien to gribētu dzirdēt un tieši no tevī. Īstenībā neklausieties šajās visās muļķībās, kas ir moderni, kas nav moderni. Protams, ir galvenie trendi, ir galvenās līnijas. Mēs vienmēr skatāmies un aplūkojam dažādus internetu portālus, starptautiskos, mēs skatāmies glancētos žurnālus, mēs iedvesmojamies, bet tas viss ir domāts tikai, lai mēs iedvesmotos. Mode un stils ir saistāms ar mūsu personību, to es nebeigšu atkārtot, un tādēļ es nevaru pateikt, ka būs modē zaļa krāsa vai būs dzeltena krāsa. Nē, būs tās modē, kas jums
piestāv un ko jūs vislabāk izjūtat, gan kā savu personības raksturojumu, gan arī to, ar ko jūs spējat izcelties un parādīt, kas jūs patiesībā esat. Un nebaidieties no tā, ja reiz jūs esat savā būtībā pelēks un jūs gribat būt pelēks, neviens pasaulē nevar jums pateikt būt spilgtam, tāpat arī otrādāk spilgtam cilvēkam, neviens pasaulē nevar pateikt, lai viņš pēkšņi sāk vilkt mugurā kādas pelēkas krāsas. Tādēļ esiet vienkārši jūs paši un nebaidieties kritikas, jo kritika tā ir neveiksminieka spēle. Paldies tev! Paldies! Paldies liels!